Esam Itālijā. Esam jau autobusā. Tagad brauksim uz Milānu, uz centru. Un tad jau uz mašīnas ir ņemt mūsu mašīnīti. Ir ļoti karsti. Mūsu mieta tāpat ir lielāks, ne? Dabujām mūsu mašīnītī. Ar mietu brauksim. Roberts taisa video par to, kā viss izstāsta, lai pēc tam nododot. Nepiesienās ne pie kā. Tad priekšā var redzēt, jau ir buktas. Es pieņemu, ka no krusas. Šeit. Te pie lampas. Te ir tik karsti. Es priecājos, ka mēs mašīnu varējām ātrāk dabūt. Sadāk, mēs stundu esam ātrāk, kā mums ir rezervēta mašīna, bet jau dabujām. Tā kā ļoti forši. Skan labi. Esam gatavi braukt. Beidzot. Pirmā pietura veikals. Kāpēc? Es nesaprotu, pēdējā laikā tā kamera kaut kā ļoti nemāk uzvesties. Esam Itālijā. Karstums ir klāt. Līdz šim brīdim man visu laiku galvas sāpes, bija uztraukums, lai mēs pareizi tiekam, lai mēs atrodam, kur kas ir, un vēl, lai netiekam pie kaut kādiem skameriem. Tā kā vienkārši smadzenes nespēja koncentrēties ne uz ko, vienkārši šitā gāja un neko daudz nefilmē, kamēr mēs staigājām. Bet jā, tagad esam mašīnā, esam ļoti priecīgi un varam doties, brauksim uz veikalu. Jo rīt, cik saprotu, veikali būs cieti, mēs gribam šodien sapirkt, ko mums vajag, kaut kādus ēdienus, kaut ko tādu. Noteikti SPF nopirksim, jo mēs nepaņēmām līdzi. Mums ir tikai priekš sejas, bet priekš ķermeņa nav, tāpēc gribam nodrošināties, lai mēs neapdegam. Un jā, esam gatavi braukt. Karstums te ir drausmīgs, vienkārši izgāja no lidmašīnas un tāds vilnis vienkārši virsū. Nu, dodamies, jā. Dodamies. Tas jūties, jā. Tā skaņa viņa. Nu, esam atbraukuši uz Carrefouru. Sapirksimies kaut ko mazliet ēst. Ore, kur aperols? Excuse me, what is this price? Bet tas ir mazais. Tā, nu, atradām to, ko mums vajag. Pieņem, ka mēs uzreiz šo varam paņemt. Itālijā. Esam pāduši. Tagad dodamies tālāk. Dženova. Nu, kādi tavi
pirmie iespaidi? Par vietu vai par ko? Par visu. Ļoti, ļoti karsti. Jā, ļoti. Milānas pirmie iespaidi nav tie labākie. Tā diezgan netīrīgi šķiet pilsēta. Jā. Varbūt, kad atgriezīsimies viņā, tad varēsim labāk to saprast, bet šobrīd nebija nekas iespaidīgs. Jā, ir tiešām karsti, tā kā drausmīgi, tā kā neizturami. Jo es atceros pagājušajā gadā, kad mēs bijām Budapeštā, tas bija tā kā viskarstākās dienas. Tur bija 39, gan arī 40 grādi, un tas nebija tik drausmīgi, kā ir tagad. Un tagad ir 36, 37. Ir arī 39. Jā. Bet nezinu, kaut kā toreiz bija izturamāk tā. Mēs reāli visu Budapeštu izstaigājām kājām. Jā. Un nelikās tik traki kā tagad. Tagad tu vienkārši esi ārā. Un, tas ir, es nezinu, drausmas. Tā kā ellē tiešām esi. Krāsnīgi. Jā. Bet jā, braucam tālāk. Es ceru, ka pie jūras būs mazliet vēsāk, ka tur būs kāds vējiņš. Ko tu gribēji teikt? Es gribēju teikt par temperatūras sajūtām, kad principā uzsilda krāsni un tad attaisa vaļā. Tad jūtīs, kā ir šobrīd. Jā, vienkārši drausmīgi. Bet jā, beigās mēs veikalā neko daudz nepaņēmām, pārsvarā dzērienus un čipšus. Vēl brokastīm, jā. Mums it kā teica, ka mums ir brokastis. Tā kā vismaz būs. No rīta būs. No rīta sapratīsim, kāds ir tās brokastis. Jā, un tad... Ja vajadzēs, varēs aizbraukt uz citu veikalu. Jā, es tiešām ceru, ka pie jūras būs vēsāks. Savādāk es nezinu, kā mēs staigāsim pa to Dženovu. Es nekur negribēšu iet. Ar mašīnu izbraukt tālāk. Jā, basically. Un tad doties tālāk. Nu, te jau redzēsi. Esam Dženovā un izriņķojām te, kamēr atradām parkingu. Atradām vienu ļoti šauru, kur Mijata tieši iegāja, kas ir ļoti labi. Un tagad ejam, tu zini, kur jāiet? Ejam uz vienu no punktiem, ko es esmu atzīmējuši šeit. Ļoti smuki izskatījās pie pašas jūras. Bet es nebrīnos, ka parkingu bija grūti atrast, jo visi, man liekas, šodien ir uz jūru atbraukuši.
Esam tikuši līdz jūrai. Karsti? Jā. Mazliet silti. Mēs laikam atradām iemeslu pēc no stāvvietas. Jā, tūlīt. Es kā stums. Tas ir traki. Tā šoseja, jā. Turn right onto Via Lavaggia. Es nevaru saprast, cik šauri. Klaustrofobija tev. Mazliet. Ak, Dievs, tur. 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 Es gribu pārbaudīt, vai mums tur ir jābrauc, mums es braucu lejā. Nu, ielika Apple Maps, kur mums jābrauc, kur mēs esam, kur mums vajag būt. Izbaudīji vismaz šo ceļu? Nē. In about 2 kilometers, turn left onto Via Provincial Fornola. Then turn right onto Via dei Castagni. In 300 meters, turn right onto Via dei Castagni. Continue straight. Esam mūsu Airbnb. Tā ir tik smuki. Pirmām kārtām mums te ir tāda maza, tā kā negluži terasa, bet varam iet ārā un sēdēt. Un tur uz to pusi ejot ir basēns. Jā, es esmu arī jau pārģērbusies, jo ir karsti. Mazliet silti tas skats. Tik smuki. Tu arī? Un jātere, ka tur čilo.
Tagad mēs laikam aizbrauksim pāriest pīcu, ko mums ieteica. Un galvenais Google reviews, tur nav nekādas bildes. Un nav menu nekāds ielikts. Roberts atrada pirms cik 6 gadiem? 6 gadu vecu menu Facebookā. Bet neviens neliek bildes ar to, kā ēdiens tur izskatās. Bet mūsu Airbnb hosts ieteica to vietu, tāpēc es domāju, mēs uzticēsimies, ka tur ir labi un dosimies izmēģināt. Es nezinu, man izstāsta, ka tur angļu valoda nezinās. Mums arī atnesa, kur mēs varam mūsu dzērienus salikt. Šitādu kūleri. Salikām visus dzērienus. Te tik kluss. Kaut gan diezgan tuvu ir šoseju, bet vispār nevar dzirdēt. Viegli. Cenas ir mazliet dārgākas, bet tā izvēle ir tik daudz. Es jau zinu, ko es ņemšu. Šo. Nu, atnes vīni. Ieliet tā? Jā. Tas pirmā vakar Itālijā? Jā. Ļoti labs. Pīcas atnāca. Izstāv tik labi. Pamēģināsim mūsu pirmo pīcu Itālijā. Viss ieskanē ārā. Tik labs. Wow. Un tavas? Svaigi. Wow. So good. Cik es spēju apēst. Roberts vēl cīnās. Priecīgs. Ejam uz mašīnu. Man tā patīk mūsu mašīnā. Šis reāli tā kā test drives mums ar šo mašīnu. Tik forši bija tik smuks skats. Ēdiens bija tik labs. Visvairāk man patika vīns, jo vismaz pēc tā, kas tur bija rakstīts tajā menu, tur bija rakstīts, ka tas ir viņu paštaisītais vīns. Viņš bija tik labs, tik garšīgs. 4 eiro pa puslitru. Jā, un ja tu ņem visu pudeli, tur bija 8 eiro. Un man liekas, ka es nekur Latvijā neesmu redzējusi, ka tu vari restorānā paņemt visu pudeli pa 8 eiro. Tas crazy. Un tā pizza bija tik laba. Iesi vēl gabalīgi, jā. Viņi nāca un mums vēl piedāvāja saldo, bet I'm already so full. Kad būsim atpakaļ, mums ir jāizdomā mūsu plāns rītdienai, ko mēs darīsim. Vai mēs paliekam tepat Laspazijā, vai mēs braucam tālāk. Mums ir plāns uz Pīzu un uz Florenci aizbraukt vienā dienā. Vai mums tas sanāks? Es nezinu. Sanāks. Tad jau redzēs. Tagad beidzot vispār paliek tāds vēsāks, patīkamāks. Nav tik karsti. Mašīna saka, ka ir 36 grādi. Nevar būt. Nevar būt 36. Man liekas, ir pie 30 tuvāk. Jā. Jā, tagad dosimies. Te ir tik smuki. Un man patīk ļoti tas vaibiņš, kas šeit ir, jo mēs esam tādā mazā pilsētiņā, nevis lielā. Un te visi nāk vietējie tikai uz to pizzeriju, kur mēs bijām. Un tik forši. Vispār kā tev patīk šī mašīna? Sāku runāt par mašīnu. Labs test drives, ne? Labs test drives, jā. Ja gribēs upgradeot Miatu uz jaunāku. Jā, kaut kad. Pilsētiņa ir tik smukā. Un Arī Alessandro. 150 meters, Mazas turn right onto Via mājiņas. dei Castagni.
Mazas ieliņas, perfektas mūsu mazajai mašīnai. Tas skats. Kāpēc? Labi. Priecīgs. Labu skatu, ne? Šis skats ir vienkārši crazy. Es vienkārši nespēju noticēt, ka mēs esam šeit. Roberts sēž pasēm. Just wow. Tā bija iespaida par šo. Te varētu uz mēnesi atpūsties, neko nedarīt. Un tā varbūt pamaz. Nu, tas karstums mazāks varētu būt, bet tā citādi ļoti labi. So good. Tā kā Varda sēž. Labrītiņ. Esam jau abi piecēlušies. Iegājām abi dušā. Priecājos, ka es vakar neiegāju, jo pa nakti bija drausmīgi karsts. Vienkārši pamodos no tā, ka visa svīstu. Bija tik pretīgi. Tagad gaidām 8. Lai varētu iet brokastīs. Tagad ir tik patīkams ārā. 23 grādi, teica, ir, ja? Tas tik vēss un tik patīkams. Kaut visu laiku tāds būtu. Nu, esam izgulējušies, bija tīri labi. Nu, tik tas karstums reāli gulēja bez sagas, jo sādāk būtu pa traku. Mūsu brokastu vietiņa. So cute. Dosimies ceļā uz jūru. Nepārāk tālu, nepārāk tuvu. Būs skaisti skati pa kalniem. Jā. Un tad es nezinu, vai es peldēšu, es pelkustīm paņēmu, bet Roberts noteikti izpeldēsies. Vienkārši šeit tās pludmales, vismaz šī vietā, kur tieši esam, ir ar maziem akmentiņiem. Te it kā teica, ka nevajag tos speciālos apavus, bet man tāpat tāds... bet bija atgadījums zināmam cilvēkam sen atpakaļ, ka mēs bijām Bosnijā pie jūras. Nē, tā bija valsts pirms Bosnijas. Mēs tur bijām un mēs gājām peldēties un tam cilvēkam iedūrās kājā jūras ezis. Tāpēc man nepatīk pludmales, kur nav vienkārši smiltis. Trauma. Jā. Kā jā, bet labi, braucam.
jau ir tik karsti. Daudz jau cilvēki. Just wow, so pretty. Esam atpakaļ mašīnā, dosimies tālāk. Es nevaru izturēt, tūhāt. Samaksājām par parkingu 6 eiro. Īstenībā ļoti labs tieši blakus tai pludmalai. Bet nu, tagad dosimies. Kas notiek? Pauze. Ēdienu pauze. Kur Birkenstoki 74 eiro. Mēs vispār atbraucām uz veikalu, gribam nopirkt kaut ko dzāramu. Te ir tik liels veikals, gribam vienkārši arī pastaigāties. Šitais ir tik labs. Šitais izstās interesants tu bija. Vai mums paņemam vienu šito Hugo tā vietā? Nu, šokā plātajām vīna cenām. Kuru ņemsim? Nav, ne jau. Tur, kur tukšākais plauks. Te ir tāds mazliet tukšums. Kur tie, jā. Nu, kārtēja 50 eiro. Mēs atnācām atpakaļ tomēr. Nolikām to nopirkto. Roberts tomēr izlēma, ka nopirks, bet es nezinu, vai es gribu. Šitie vispār diezgan forši un lētāk, 50 eiro. Atbraucām uz vienu vietiņu. Pēdējo pasmu vietu dabūjām. Jā.
Viss ir vienkārši pilns. Un tagad laikam iesim nopeldēties. Es atsvēršu pēkšņi. Kāds bija ūdens? Silts, 23 grādi. Tur, kur pa dienu peldējāmies, man patika labāk. Bija labāk pludmale, bet nevar sūdzēties. Es teiktu, ļoti nepierast pie tā sāls ūdens. Ļoti nepatīkam mutē, izrāpās. Pludmale baigi akmeņaināk, vismaz šī, kur bijām. Ļoti strauji paliek. Dziļš? Dziļš, jā. Bet mēs saprotam, ka jau izrakts ir priekš kuģiem, kas tāpat brauc iekšā. Garšo tik labi, vismaz tas citronu. Un tas zemeņu arī. Tik labs. Man tek pāri. Man arī. Bet tā garša ir tik laba. Tā kā tiešām liekas, ka tu tā kā citronu ēstu, bet saldējuma formā. Vau. Es tiešām priecājos, ka mēs esam tādā mazā pilsētiņā. Un visi te ir vietēji, lokāli. Tā kā es neesmu redzējis nevienu turistu. Un visi tik labs te. Un tas zemeņu otrs, kas man ir arī tik labi garšo. Citrons tā arī. Viņš tā divs. Cheesecakes tie ir augšā. Wow. Es nesaprotu, kā viņi to garšo. Tā kā tiešām garšo pēc cheesecake. Un tas bija kaut kāds citrona kūka. So good. Šīs karstās dienas, tieši tas, ko vajag. Ļoti priecājos. Un pa abiem šitiem skūpiņiem samaksājām 6 eiro. Par abiem trauciņiem. Pa abiem trauciņiem samaksājām 6 eiro. Tas citroni ir nereāli labs, ne? Mūsu šī vakara vakariņas. Pēc baseina. 2 eiro. Tik labs. Ir rīktīgi labs. Tik svaigs un patīkams. Vislabākais veids, kā izvēlēties vīnu, nezinot, ko ņemt, ir ņemt to, kur plauktā ir vismazāk. Tā mēs izdarījām ar šo. Un viņš ir ļoti labs. Tas izstāsta kā pudele. Vīnčiks numur 2. Fragolino. Tas ir zemeņu vīns, zemeņu dzirkstošais vīns, laikam tā būtu pareizāk. Jā. Tas ir ļoti garšīgs. Viss pagalma. Viņš vienkārši pēc zemenēm smaržo, svaigām zemenēm.
Viņš ir tik smaržīgs, reāli tā kā zemenes. Vienkārši tā kā zemeņu lauks. Wow! Tas, ko tu gribēji? Jā, tik labs. Wow! Nā,